Nu, C hepatīts rodās tikai saskaroties ar inficētām asinīm. Viņš nelido pa gaisu, kā grib, kāds citi. Tikai un vienīgi. Un nepavelti viņš ir iesaukts pa kluso slepkavu. Viņš ar organismā gulēt ilgi, ja? Zārnu krokās un visu, viņš neko neparāda, ja? Ja ar viņu kaut ko, nu, teiksim, cilvēks nolieto tur alkoholu, tratnus ēdienus un visu, nu, var sakot, izprovicē viņu, ja? Un tad viņš parāda, kas viņš ir. Un redziet, galvenais jau kas ir, ka šo slimību jūs nevariet pierādīt, jūs mani inficējāt. Jūs nevarat pierādīt. Jūs varat pierādīt vienīgais tad, ja, teiksim tā, jūs ejiet uz operāciju un jūs paņemiet pirms operācijas, nosaka jums C vīrusu asinīs. Es gribu brīdināt cilvēks, ja jūs ejiet pie manikīra, pedikīra, tas arī ir pirmais risks. Jo viņi nepareizi savus instrumentus dezinficē. Nu, un tādā sakarībā un arī, teiksim, ir daudzi pacienti, kas ir inficēti, ja, un viņiem vienkārši nevar daudziem terapiju izvest, kā piemēram, ja ir cukurs diabēts, ja ir, teiksim, kaut kāda asins saslimšana, vai, teiksim, plaušu tur, nu visādi, un ir sevišķi vairogdziedzers, tad nevar šo terapiju pielietot, ja. Un tad viņiem jāpāriet ir uz dabīgiem. Nu, un tagad mums pēdējā laikā mums ir ienācis arī tāds epsorīns, ko mēs zinām. Un ko pacienti ļoti daudz ir jau apzinājuši un lieto. Jo ko? Viņš jau, teiksim, to C vīrusu iznīcināt nevar, bet viņš viņu piebremzē. Un galvenais piebremzē, lai nebojātu aknas. Uz aknu šūnām viņš iedarbojās labvēlīgi. Un ja akna ir vesela, līdz ar to arī analīze. Un cilvēki, kas pacienti ar C hepatītu, kuri lieto epsorīnu tagad, ja, viņiem pat hepatologi brīnās, vai dieniņu 2 gadu laikā jums ir pilnīgi normāls analīzes. Tātad viņš ļoti labi darbojas. Un tie, kas tagad lieto, nu tiešām ļoti labi rezultāti ir. Jo viņiem nekas cits neatliek, jo ja viņiem nevar pielietot šīs ķīmiskās zāles, ja, tad viņiem jāpāriet uz šito. Vismaz viņiem ir. Un epsorīns tagad viņš ir izmēģināts un viss no briežu pantu ragiem. Un viņš ir šķidrā veidā, pilienu veidā. Ja? Un ja viņi, teiksim, nu ja gadu laikā cilvēkam ir normāls, pilnīgi analīzes un viņš jūtās, man pacients viens teica tā, es tagad, nu viņš diezgan lielā vecumā, ja, kaut kur pie 70, viņš teica, es skrienu kā 18-gadīgs vecpuika. Viņš dod spēku, viņš dod tādu enerģiju. Un cilvēkam galvenais jau, kad ir rezultāti. Tas ir pats galvenais. Tā kā es varu pateikt paldies ražotājiem, kad ir arī pieejamas tādas zāles, ja, ko sauc par pārtikas piedevām. Ja, un es domāju, ka viņas tiešām ir vērtīgas un viņas būtu jālieto pacientiem. Tas ir jāuzsver, kad cilvēkiem ir jācīnās par savu veselību un nevajag ielaist, jo ielaists C hepatīts ir ciroze un pēc tam vēzis. Un tad jau ir daudz grūtāk un daudz dārgāk ārstēšana. Tā kā dzīvosim godīgi, domāsim par sevi un par citiem. Un tad būs vesela valsts, vesela cilvēki.